Šodien ir 2023. gada 31. augusts. Es atrodos Baltezerā pēc adreses Āķu iela 2. Āķu iela 2, jā, parādīsim, lai viss ir labi redzams. Tiek veikta videofiksācija ar mērķi pierādīt, ka Ādažu novada pašvaldības policija darbojas kā īsti bandīti un 2 gadus no vietas melīgiem apvainojumiem, falsificētiem kaut kādiem ziņojumiem mēģina izspiest naudu un radīt falsificētas apsūdzības, rakstot, ka īpašums nav apļauts, ka īpašumā atrodas kaut kādi atkritumi. Atkritumu nav. Zālīte ir knapi izaugusi karstās vasaras dēļ. Jā. Šeit ir palikuši kaut kādi materiāli, kas te glabājas kopš vecajiem īpašniekiem. Jā, tas bija nopirkts tādā stāvoklī. Tātad, un šitas ir te vismaz gadus 5 vai 10, jā. Tas ir vienīgais, ja to var nosaukt par atkritumu, jā, tā kā tāda vietiņa zem koka. Es esmu sazinājusies ar bijušiem īpašniekiem. Man tika apstiprināts, ka nekādu atkritumu Ādažu novada pašvaldības, ne policija, ne pašvaldība viņiem nekad nav piesējusi, nekad nav prasījusi, nekādu melīgo ziņojumu nebija. Kopš es kā privāta persona, kā dzīves cilvēks iegādājos šo īpašumu, jā, Ādažu novada pašvaldības policijas darboņi nodarbojas ar izspiešanu, falsifikāciju, visādu melīgu ziņojumu rakstīšanu un nepatiesu sodu taisīšanu. Kā redzat, zāles nav, viņa knapi sausā laika dēļ ir paaugusies, jā, te nav ko pļaut, nav ko novākt, nekāda atkritumi. Tāpēc šī videofiksācija tiek veikta ar mērķi parādīt, kā Ādažu novada pašvaldības policija un viņas, un šīs firmas darboņi darbojas pret cilvēku un mēģina visādā veidā kaitēt, nodarot patiesi finansiālus, morālus kaitējumus, kas nav normāli, kas ir pret cilvēktiesībām, pret satversmi.